Labdien, godātie klātesošie, attālināti klātesošie. Liels paldies pirmkārt par uzaicinājumu piedalīties šajā pasākumā, un es patiešām ļoti atvainojos par to, ka nevarēju šajā dienā būt klāt kopā ar jums klātienē, bet vienlaicīgi varu painformēt un pārreklamēt arī to, ka šodien Latvijas Kara muzejā tiek atvērta liela vērienīga ekspozīcija par Nacionālo bruņotajiem spēkiem, to attīstību un dibināšanu attīstību un vēsturi. Saucās Gods kalpot latviešu ekspozīcija, un no šodienas šī ekspozīcija ir aplūkojama pie mums, un visus laipni aicināt pie mums uz muzeju. Un tieši tāpēc, ka šodien ir ekspozīcijas atklāšanas diena, kas sakrita ar konferences notikšanas datumu, tad, nu, diemžēl, nevarēju būt klāt, jo ekspozīcija muzejā tie ir tādi liela svētki un liela atbildība, un nu, jābūt ir klāt vienkārši. Bet neraugoties uz to, es vēlos stādīt priekšā savu stāstu par Latvijas Kara ordeni un par smilteniešiem, šī ordeņa kavalieriem, kas neapšaubām ir ļoti nozīmīga vieta un lapas puse gan Latvijas, gan arī novada militāra politiskajā vēsturē, novada vēsturē kā tādā. Iesākumā es atļaušos nedaudz atgādināt jums par to, kas ir Latvijas Kara ordenis un par ko ir šis stāsts. Nu, var teikt, jā. Var teikt, ka katras valsts apbalvojuma vidū parasti ir kāds ordenis vai medaļa vai krusts, kuru pasniedz tikai par militāriem nopelniem. Parasti šāds apbalvojums un tā status atšķirās no visiem pārējiem konkrētās valsts goda zīmju analogiem. Nu, kā piemēru var minēt, Cariskajā Krievijā šāds apbalvojums bija Svētā Jūra krusts un Svētā Jūra ordenis. Vācijā dzelzs krusts un bruņinieka krusti, Padomju Savienībā PSRS varoņa zelta zvaigzne, Igaunijā brīvības krusts, Polijā virtuti militāri ordenis un tam līdzīgi un tā tālāk praktiski katrā valstī, kurā ir bruņotie spēki un kuri ir kaut kādā veidā kaut kur piedalījušies kādos militāros konfliktos, ir šāds apbalvojums. No šīs tradīcijas neatpalika arī Latvijas Republikas starpkara posmā, un 1919. gada 11. novembrī, tas ir diena, kad Latvijas armija no Daugavas krastiem padzina Pāvela Bermonta vadīto Krievu vācu karaspēku, kas savu uzbrukumu apdraudēja. Latvijas valstiskums šo dienu arī uzskata par Latvijas augstākā militāra apbalvojumu, kāds Latvijas starpkara posmā bija Latvijas Kara ordenis, simbolisko dibināšanas dienu. Tā vismaz ir rakstīts ordeņa aversā otrajā pusē, šis datums ir iekalts. Faktiski tikai pēc Latvijas teritorijas atbrīvošanas Satversmes sapulces 1920. gada 18. septembrī pieņēma likumu par Latvijas Kara ordeni un apstiprināja tā statūtus, nosakot, ka šis ordenis piešķirams ir vienīgi par militāriem nopelniem Latvijas Republikas neatkarības karā, kā arī par militāriem nopelniem bijušajiem latviešu strēlnieku pulku dalībniekiem, par nopelniem kaujās Pirmā pasaules kara frontēs, bet tikai par tām kaujām, kas notika nākamās Latvijas teritorijām. Un līdz 1917. gada martam, proti līdz februāra revolūcijai Krievijas impērijā. Ar ordeni apbalvoja arī ārzemniekus, arī par Latvijas valsts nodibināšanas un neatkarības izcīnīšanas veicināšanu. Pirmos ordeņus pasniedza 1920. gada 13. augustā, tas ir mēnesis pirms oficiālā statūta apstiprināšanas, un tie tika pasniegti 7 augstākajiem armijas komandieriem, ģenerāļiem Pēterim Radziņam, Mārķim Peniķim, pulkvežiem Krišjānim Berķim, Oskaram Dankeram, Jānim Apinim un Jānim Puriņam un Jūlijam Jansonam. Tas notika tāpēc, lai nodibinātu ordeņu kapitulu, kas arī vēlāk, ordeņu doma atvainojas, kas vēlāk arī lēma par pārējo ordeņu piešķiršanu. Ordeņu skices un zīmējums bija izgatavots pēc mākslinieka, neatkarības kara dalībnieka Jāņa Liberta projekta. Latvijas Kara ordenim bija 3 šķiras. Šeit ir redzamas 1., 2. un 3. Pirmā šķira lentā uz jostas vietas nesājās un ordeņa zvaigzne bija, 2. šķira nesāja ap kaklu un 3. šķira bija piespraužama pie
formas tērpa Krūšu rajonā. Ar otro šķiru varēja apbalvot tikai tos, kas jau bija saņēmuši trešo šķiru, un ar pirmo šķiru attiecīgi tikai otrās šķiras ordeņa kavalierus. Kaut gan šie noteikumi neatiecās uz ārzemniekiem, un vispār apbalvošana pirmo un otro šķiru ordeņiem pasludināja tikai vienu reizi 1927. gada 4. novembrī, un pirmās šķiras ordeni piešķīra 3 Nacionālās armijas karavīriem, pulkvedim Oskaram Kalpakam pēc nāves, ģenerāļiem Jānim Balodim un Krišānim Berķim, kā arī 4. ordeni pirmās šķiras no latviešiem piešķīra leģendārajam latviešu strelnieku pulka vadonim, pulkvedim Frīdriham Briedim, arī dzan pēc nāves. Ar pirmās šķiras ordeni ir apbalvoti arī 7 ārzemnieki. Beļģijas karalis Alberts I par Beļģijas armijas pretošanos vācu karaspēkam un karaļa personīgo iniciatīvu Pirmā pasaules karā, maršals Ferdinands Fošs, franču karaspēka virspavēlnieks Pirmajā pasaules karā, ģenerālis Eižens de Benē, kā arī Polijas maršals Juzefs Pilsudskis, Igaunijas armijas virspavēlnieks Juhans Laidoners, Itālijas karalis Viktors Emanuels, Savojietis un Itālijas ministru prezidents Benito Mussolini. Turklāt Igaunijas armijas virspavēlnieks Juhans Laidoners ir apbalvots arī ar visiem pārējām 2 ordeņu šķirām, arī ar 2. un 3. un tādējādi tas ir vienīgais, viņš ir vienīgais ārzemnieks, kam ir piešķirti visi 3 pakāpju ordeņi. Pēdējais ordenis vispār tika piešķirts 1928. gadā, kad saskaņā ar valsts prezidenta lēmumu tas izņēmuma kārtā tika izdarīts piešķirot pirmās šķiras ordeni Benito Mussolini par to, ka Itālija savā laikā bija pirmā valsts no lielajām rietumu lielvalstīm, kas atzina Latviju de jure 1921. gadā, tādējādi veicinot pārējo valstu rīcību, atzīstot mūsu valsti de jure pēc tam, kad valsti de jure bija atzinusi Antantes augstākā vadība. Par Latvijas valsts atzīšanas veicināšanu tieši tobrīd bija ierosināta arī Francijas premjerministra Aristīda Briāna apbalvošana, bet viņš no ordeņa atteicās, jo principā nepieņēma nevienu apbalvojumu, un netika apbalvoti arī ordenim ierosinātie britu maršali Frenčs un ģenerālis Berts, jo Lielbritānijas likumi neparedzēja, ka tās pavalsnieki varētu pieņemt citas valsts apbalvojumus. Ar otrās šķiras Laišplēša kara ordeni apbalvot 18 Latvijas armijas virsnieki un 43 ārzemnieki, 14 francūži, 3 poļi, 10 igauņi, 1 itālis, 1 lietuvietis, 8 somi un 6 čehi, čehoslovāki, pareizi sakot. Ar ordeņa trešo šķiru savukārt ir apbalvoti 1820 Latvijas pilsoņi, no tiem 1600 Nacionālās armijas karavīri un 220 bijušie Latvijas strelnieku pulka karotāji par nopelniem Pirmajā pasaules karā. Tāpatās ar Laišplēša kara ordeni ir apbalvoti 272 ārzemnieki, 34 Francijas pilsoņi, starp šiem Francijas apbalvotajiem ir arī pilsēta, cietoksnis Verdena, vienīgais tāda veida apbalvojums Laišplēša kara ordeņa vēsturē, 136 igauņi, 9 čehi un slovāki, 7 lietuvieši, 1 amerikānis, 2 japāņi un 8 dāņi, jo atbrīvošanas neatkarības kara laikā Latvijā cīnījās Dāņu brīvprātīgo vienība. No ordeņu vēstures var minēt, ka apbalvojumos ordeņa domai ar apbalvošanu ieteica. Bija nepieciešams ieteikums vismaz no 2 personām, tad, kad kādu nominēja ordeņa saņemšanai. Kaut arī bija gadījumi, kad cilvēki paši lūdza sev piešķirt augstu apbalvojumu, kā piemēru var minēt Valkas apriņķa policijas priekšnieka Andreja Ekmana, kas 1924. gada 25. janvārī rakstīja ordeņu domai un kara ministram vēstuli, kurā lūdza sev piešķirt Laišplēša kara ordeni, un vēstulē viņš uzskaitīja arī savus varoņdarbus, ko viņš ir veicis neatkarības kara laikā, kā Riekulas policijas priekšnieks, kā Niedras puča laikā sargājis Latvijas pagaidu valdības ministru Zālīti un izglābs viņu no nokļūšanas vācu jūgā,
Vācu gūstā. Tomēr Ekmans un viņa varoņdarbi ordeņu domē nešķita pietiekoši izcili, un viņš ordeni nedabūja. Dažiem ordeņa kavalieriem augstais apbalvojums bija atņemts par nepieklājīgu uzvedību, vai arī, kā piemēram, par kriminālu vai politisku raksturu noziegumiem arī tādi gadījumi ir bijuši. Tomēr, neskatoties uz to, ka ordenis nebija, tā sakot, uz mūžu pielaulāts, ja tu kaut ko sliktu izdari, ordeņa kavalieriem bija dažādas priekšrocības ikdienas dzīvē. Uz personīgiem dokumentiem var izmantot ordeņa logotipu. Lāčplēša aktīvā dienesta karavīri guva priekšrocību kandidējot uz atbildīgiem amatiem salīdzinājumā ar līdzvērtīgiem kandidātiem. Pēc atvaļināšanas no bruņotiem spēkiem ordeņa kavalieri drīkstēja nesāt karavīru formas tērpu, izmantot bezmaksas ārsta pakalpojumus, divkāršu ikgadēju atvaļinājumu, neraugoties uz to, kurā vietā viņi strādāja. Arī ordeņa kavalieriem bija tiesības bez maksas izmantot sabiedrisko transportu. Un viņu bērni un viņi paši bija atbrīvoti no maksas augstākajās mācību iestādēs. Protams, ka Latvijas kara ordenis pēc Latvijas okupācijas un teritorijas inkorporācijas Padomju Savienībā Latvijas kara ordenis pat par sevi jau bija apsūdzība un potenciālās represijas iemesls. 111 ordeņa kavalieri bija represēti pirmajos padomju okupācijas mēnešos, tā bija praktiski visaugstākā virsniecība. Lielajā represijā 41. gada 14. jūnijā izsūtīja 147 lāčplēšus. Baidoties no lielnieku represijām, Otrā pasaules kara beigās 258 lāčplēši emigrēja uz ārzemēm, bet pār Latvijā palikušajiem pārvēlās jauns izsūtīšanas vilnis un represiju vilnis, un ļoti, ļoti daudz no viņiem nokļuva arī Sibīrijā tikai un vienīgi tāpēc, ka viņi bija savā laikā apbalvoti ar Lāčplēša kara ordeni, tātad automātiski ierindojami padomju tautas ienaidnieku kategorijām. Ordenis savukārt turpināja dzīvot arī trimdā. Turpinājās vēl neatkarības laikā dibinātās Lāčplēša kara ordeņa kavalieru biedrības darbībā. Šī biedrība beidza pastāvēt 1998. gadā. 18. novembrī, sakarā ar to, ka dzīvi bija palikuši tikai 2 ordeņa kavalieri. ASV dzīvojošie Herberts Saulītis un Arvīts Lauris. Bet 2003. gadā viņa saulē aizgāja pēdējais Lāčplēša kara ordeņa kavalieris, smiltenietis, Rauzes pagastā dzimušais Arvīts Lauris. Un līdz ar to Lāčplēša kara ordeņa kavalieru stāsts pasaulē un arī Latvijā bija beidzies. Bet šajā gadījumā šobrīd es gribu pāriet tieši pie Smiltenes novada un Smiltenes apkārtnes, Smiltenes pilsētas un Smiltenes apkārtnes stāsta par lāčplēšiem, jo Smiltene ar lāčplēšiem ir bagāta. Par nopelniem neatkarības karā un mūsu valsts brīvības izcīnīšanā 27 Smiltenes un apkārtnes pagastos dzimušajiem savulaik piešķirts šis Latvijas Republikas augstākais militārais apbalvojums, un protams, ka ierobežotā laika dēļ es par visiem smilteniešiem lāčplēšiem pastāstīt nevarēšu, tas nebūs iespējams, tomēr es gribētu pakavēties pie dažiem, kurus es atļāvos izcelt kā nozīmīgākos. Un kā pirmo es gribētu pieminēt jau iepriekš manis minēto smiltenieti 1901. gadā Rauzes pagastā dzimušo Arvīdu Lauri. Viņš savu pirmo izglītību ieguvis Smiltenē Pareizticīgo draugu skolā, tur bija jāmācās krievu valodā, vēlāk viņš studēja Komerczinību institūtā Tirdzniecības un konsulārā nodaļā Rīgā, viņš pagūda piedalīties arī Pirmajā pasaules karā un tam sekojošajā Krievijas pilsoņu karā. Judieniča armijas sastāvā viņš karoja tomēr savas galvenās kara gaitas, viņš izkaroja savas valsts karaspēkā, proti Latvijas armijā. No 1919. gada 7. jūnija viņš dienēja Latvijas Republikas pagaidu valdības karaspēkā, 5. cēs kājnieku pulkā, kā diškarēvis, un kopā ar savu vienību viņš piedalījās daudzās kaujās pret lielnieku karaspēku Vidzemē un Latgalē. Un ordeni, Lāčplēša kara ordeni, viņš saņēma par tādu nebija daudz, kas saņēma par šādu veidu kaujām, bet tomēr bija, viņš saņēma par kaujām Latgalē, pasakot par militārām sadursmēm Latgalē. Lieta ir tāda, ka 1920. gada 1. februārī spēkā stājās pamiers starp Latviju un Padomju Krieviju,
un abu karaspēki uz aptuvenās Latvijas šī brīža robežas nostājās katrs savā pusē, izveidot pa vidu demarkācijas līniju. Teorētiski starp viņiem bija pamiers un nebija iespējama legāla kara darbība. Tomēr praksē visu 1920. Gada pavasari un 1920. Gada vasaru līdz pat Latvijas un Padomju Krievijas mieru līguma noslēgšanai un pat vēl drusku ilgāk uz šīs demarkācijas līnijas, kas vēlāk vairāk vai mazāk atbilda Latvijas robežu līnijai, notika militārās sadursmes. Un tieši par tādu militāro sadursmi pie Vistoku sāģes Arvīds Lauris arī dabūja Lačplēša kara ordeni. Viņš sava pulka velosipēdistu rotas sastāvā uzbruka 3 reizes lielākiem pretinieku spēkiem, un šie pretinieku spēki šo rotu ielenca. Lauris uz brīdi nokļuva ienaidnieku gūstā, tomēr pateicoties savai atjautībai un drosmei, kopā vēl ar 6 saviem dienestu biedriem, viņš no šī gūsta izmuka un palēmējās viņam pēc mēneša ilga ceļojuma nokļūt atpakaļ savā pulkā. Un par to viņš arī saņēma šo Lačplēša kara ordeņa 3. šķiru. Bet galvenais nopelns Arvīdam Laurim ir, protams, ka tā skaitā arī par šo varoņdarbu un neatkarības kara laikā, bet un, lai arī viņš ātri pārtrauca savus dienestu gaitas Latvijas armijā, viņš nesarāva saites ar bruņotiem spēkiem, viņš bija aizsargs, viņš piedalījās aizsargu organizācijas darbībā, bet pats galvenais ir tas, ka viņš nepameta novārtā Lāčplēšus. Proti viņš vēl pirms savām studijām Latvijas universitātē viņš nestudēja Latvijas universitātē, viņš studēja Viļņas universitātē, Kaunas universitātē un pēc tam Beļģijā, Ļiežas tehniskajā augstskolā. Viņš bija stāvējis pie Lačplēša kara ordeņa kavalieru biedrības Lačplēšu dišcilts šūpuļa dibinātājs, viens no šīs biedrības un biedrības statūta autors. Vēlākajos gados viņš bija arī aktīvs Lačplēša kara ordeņa kavalieru biedrības biedrs. Un pēc tam Otrā pasaules kara beigās nokļūst trimdā, sākumā Vācijā, pēc tam Amerikas Savienotajās valstīs. Viņš jau Vācijā, Eslingens pilsētā, atjaunoja šo Lačplēša kara ordeņa kavalieru biedrības darbību un sāka apzināt trimdā esošos Lačplēšus gan Eiropā, gan pēc tam arī pārcēlēs uz Ameriku. Viņš dzīvo Lankasters pilsētā, viņš turpināja darboties Lačplēša kara ordeņa kavalieru biedrības vadībā un panāca to, ka biedrības darbība Amerikā bija ļoti aktīva līdz pat brīdim, kamēr biedrības darbība izbeidzās, tā sakot, dabiski iemeslu dēļ, Lačplēša pamazām aizgāja viņsaulē. 1997. gadā, pamatojoties uz to, ka dzīvi bija palikuši tikai 3 ordeņa kavalieru biedrība likvidējās, nākamajā gadā bija vairs tikai 2 kavalieru, un visbeidzot 2003. gada 11. augustā arī Arvīds Lauris kā pēdējais no Lačplēšiem aizgāja no šīs pasaules. Bet vēl pirms tam visas biedrības arhīvs bija novēlēts Latvijas kara muzejam un Latvijas valsts vēstures arhīvam, un pie mūsu muzeja atrodas krietna daļa no Arvīda Laura savāktajiem un apkopotajiem materiāliem par Lačplēša kara ordeni un Lačplēša kara ordeņa biedrību. Nākamais stāsts, ko es gribu pastāstīt, ir smilteniešu Lačplēšu dzimte. Proti, nekurš katrs novads var tādu lepoties, bet smiltenieši var. Ir zinām, protams, stāsts par to, ka veselas ģimenes ir saņēmuši Lačplēšu, piemēram, slavenie brāļi Blauvi no Ogres novada, 4 brāļi saņēmuši Lačplēša kara ordeni. Smilteniešiem ir sava dzimta. Brāļi Jūlijas Zīle un Rihards Zīle ir saņēmuši Lačplēša kara ordeni. Lačplēša kara ordeni saņēmis arī viņa brālēns Rudolfs Beitiks. Katrs pa savu posmu Latvijas vēsturē un Latvijas neatkarības karā viņi ir saņēmuši šo te apbalvojumu, proti
par cīņām Latgalē, par cīņām Zemgalē pret bermontiešiem un par um, cīņām Latgalē, bet tajā brīdī, kamēr notikās vēl aktīvās cīņas, bet ne cīņas uz robežām. Tas ir Jūlijas Zila saņēma par 19. gadu, tāpat par 19. gadu Bermontiādas notikumiem saņēma Lašplēškara ordeni viņa brālis Rihards Zīle un Rudolfs Bētiks par to, ka par jau minētajiem notikumiem uz demarkācijas līnijas pēc jau miera līguma noslēgšanas. Nepārspīlējot, var teikt, ka viens no pirmajiem bruņoto spēku karavīriem arī bija smiltenietis, arī Lāčplēsis, Oskara Kalpaka līdzvietnieks, virsleitnants Pēteris Krievs. Viņš ir nācis no Launkalnas pagasta, no Lāču mājām, un bija tiešām viens no tiem, kas savā laikā, kā viens no pirmajiem, iestājās Oskara Kalpaka vadītajā pirmajā atsevišķajā latviešu bataljonā, kas vēlāk arī veidoja visu. Tā bija viena no divām vienībām, kas vēlāk veidoja Latvijas armijas pamat kodolu, pamatvērtības. Un Pēters Krievs, kam bija ļoti liela nozīme arī mēģinājumos veidot pašaizsardzības spēkus, Miltenē, pēc tam Rīgā, pēc tam arī turpinājumā viņš piedalījās arī pirmajās Oskara Kalpaka komandētā bataljona kaujās pie Skrundas, vēlāk pie Lēnu mājām. Un piedalījās arī šī pirmajā lielajā 3. martā uzbrukumā, kas sākās 3. martā Rīgas virzienā, un viņš bija viens no tiem 4 karavīriem, kuriem bija liktenis lēmis pārpratuma sadursmē pie Airītēm iet bojā kopā ar pirmo savu komandieru, kopā ar Oskaru Kalpaku. Oskars Kalpaks, Pēters Krievs, Nikolais Grundmanis un Hans Johans Šrinders zem draudzīgās uguns, tā sakot, gāja bojā 1919. gada 6. martā. Un Pēterim Krievam, kurš ir apglabāts Smiltenē, ir savs piemineklis arī Airīšu piemiņas kompleksā. Bet blakus Pēterim Krievam es vēlētos pastāstīt vēl par vienu karavīru, gan interesantu likteni, kurš arī smiltenietis un arī viens no pirmajiem neatkarīgās Latvijas bruņoto spēku karavīriem. Tas ir Reinholds Mūška. Viņš dzimis 1893. gadā 13. novembrī Smiltenē, mācījies Rīgas Biržas komercskolā, pēc tam iestājās Rīgas Politiskajā institūtā, studēja ķīmiju, pabeidz 4 kursus, studentu korporācijas Salonīka biedrs, tūlīt pēc Latvijas Republikas neatkarības proklamēšanas bija viens no iniciatoriem, kas sāka veidot karaspēku vienību no studentiem, proti studentu rotas dibinātājs. Visur atmiņās viņš arī figurē kā viens no studentu rotas dibinātājiem. 18. gada 20. decembrī iestājās Latvijas pagaidu valdības bruņotajos spēkos, un pēc tam studentu rotas sastāvā piedalījās kaujās Kurzemē pret lielniekiem. Un Lašplēškara ordeni viņš saņēma par kauju pie Lēnām. Tas ir viena no pirmajām kalpakiešu izcīnītajām cīņām, kurā patiešām varēja runāt jau par vairāk vai mazāk uzvaru pār pretinieku. Bet viņa liktenis pēc tam bija ļoti interesants, jo 1919. gada aprīlī Muška pārcēla uz Liepāju un norīkoja pie ministra prezidenta kā Ļūmaņa par tulku, jo viņš brīvi pārvaldīja 6 valodas, bija apveltīts ar absolūto dzirdi un par kauju nopelniem viņu paaugstināja dienas pakāpē par leitnantu, proti viņš kļuva par virsnieku nebeidzot karskolu. Jo dienot studentu rotā viņam bija tikai karēju dienestu pakāpe. Pēc neatkarības kara beigām 1920. gadā viņš atvaļinājās no Latvijas armijas un strādāja par vecāko sevišķu uzdevumu ierēdni valsts kancelējā, bet, diemžēl, 1928. gadā, agros jaunības gados, viņš nomira nokavētās apendicīta operācijas dēļ un ir apglabāts Dīgāna meža kapos. Un visbeidzot, es izvēlējos vēl uzsvērt vienu jūsu novadnieku un Lāčplēša likteni, pulkvedis leitnants Jānis Krepsa. Dzimis 1894. gadā 16. janvārī Blomas pagastā lauksaimnieka ģimenē. Viņš ieguva savu vidēju izglītību Rīgas
absolvējot Aleksandra ģimnāziju, pēc tam iestājās Maskavas universitātē, kur studēja tieslietas. 1916. gadā viņi mobilizēja Krievijas impērijas bruņotajos spēkos un kā augstskolas studenti nosūtīja uz pātrinātajiem virsnieku apmācības kursiem Čigujevas karskolā. Pēc tam viņš, pabeidzot šo mācību iestādi, saņēma pirmo kara laika dienestu pakāpi, praporšķiku un dienēja Sibīrijas strēlnieku pulkos. Drusku padienējis, paspēja padienēt arī latviešu strēlnieku pulkos, rezerves pulkā Tērbatā, bet pilsoņu kara vētras Krievijā viņa aizveda prom no Latvijas, un savā dzimtajā pusē viņš atgriezās pēc gada, 1918. gada 19. decembrī, iestājās bruņotajos spēkos un sāka savu dienestu neatkarības karā. Lāčplēškara ordeni viņš saņēma kā 3. pulkā virsnieks kapteiņa dienesta pakāpē par kaujām pie Daudzevas, jeb par kaujām ar bermontiešiem. Bet tas interesantākais, protams, ar viņu traģiskākais bez šaubām notika jau pēc neatkarības kara. Visu starpkaru laiku viņš bija karadienestā. Viņš pabeidza augstākās karaskolas. Viņš pabeidza Latvijas armijas kara tiesas pārvaldes juridiskos kursus un pēc tam strādāja, dienēja kā par juristu, par kara tiesnesi Latvijas armijā un kara ministrijā. Līdz beidzot viņam 1925. gadā piešķīra augstāko dienas pakāpi, kādā viņš bija sasniedzis, proti pulkveda leitnantu, un līdz pat Latvijas okupācijai viņš bija armijas tiesas sevišķi svarīgu lietas izmeklēšanas tiesnesis. Padomju Savienībā okupējot Latviju, viņu represēja. 41. gada 13. jūnijā viņu apcietināja savā dzīvesvietā un izsūtīja uz Severo Uralu lagu Urālos. Un tur Gūstekņu nometnēs, Padomju Savienības koncentrācijas nometnēs, viņš saskaņā ar viņam inkriminētajiem noziegumiem mēģināja uzrīkot ieslodzīto sacelšanos. Proti viņam inkriminēja gatavošanos pretpadomju dumpim, un neraugoties to, ka viņš jau vienreiz bija notiesāts, viņu vēlreiz notiesāja, un 1942. gada 15. jūlijā piesprieda nāves sodu, kur izpildīja tā paša gada augustā. Ne visi cilvēki bija tik spēcīgi, lai vēl ieslodzījumā esot varētu domāt par pretošanos necilvēciskajam okupācijas režīmam, turpat uz vietas, mēģinot atvieglot savu dzīvi Gūstekņu nometnēs. Bez šaubām, ka tie ir tikai ļoti, ļoti nedaudzi no šiem te minētajiem 27 Smiltenes un Smiltenes apkārtnē esošiem lāčplēšiem, bet bez šaubām, ka viņi visi ir cienījami un godājami, un viņiem visiem ir jādod gods par to, ko viņi ir izdarījuši neatkarīgai Latvijai, neatkarīgās Latvijas izcīnīšanas labā un arī Latvijas armijai. Tātad es domāju, ka informācija par visiem smilteniešiem, lāčplēškara ordeņa kavalieriem ir pieejama, būs pieejama, un protams, ka arī turpmāk ir visas iespējas turpināt izzināt gan Smiltenes apkārtnes novada tieši militāri politiskos notikumus dažādos laika posmos. Jā, paldies par uzmanību. Tas bija tas mans īsais referāts par šo tēmu.